Sveiki, mani sauc Aigars, un jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā par darba aizsardzību. Un šodien mēs parunājam par to, ka mēs iznomājam vai pērkam jaunu darba aprīkojumu, elektroinstrumentu šajā gadījumā, par ko mums būtu jādomā. Tad mēs esam izlēmuši, ka mēs pērkam elektroinstrumentus. Tas ir tāds rievu dzīšanas elektroietais, izmanto lielākoties būvniecībā elektriķi, bet ne tikai, lai sienās ietaisītu tādas rievas uzreiz, kā mēs redzam, tur ir 4 vai 5 diski, ja, uzreiz griež un veido rievu noteiktā dziļumā, un pēc tam tur var ieguldīt elektrības vadus un aizšpaktelēt un dzīvot tālāk. Tātad, iznomājot vai iegādātoties globāli, tās atšķirības vismaz uz elektroinstrumentiem nav lielas. Jā, tāpēc mēs esam uzrakstījis gan nomājam vai iegādājamies un ņemam par to. Ir specifiskas lietas vai biroja telpās vai ārpus birojā no elektrodrošības, ja par to tad varbūt tās parunājam pie vērtēšanas. Un tā galvenā lieta, protams, ir vienmēr pārbaudām, nevis paņemam kasti, bet pārbaudām, lai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā. It sevišķi, ja mēs to pērkam caur internetu veikalu. It sevišķi. Protams, ja mēs aizbraucam uz lielveikalu, lielākoties tur gan ir daži veikali, kuri strauji izplešās Latvijā, kur ar lietošanas instrukcijām ir bēdīgi, bet tādi populārākie lielāko daļu tur problēmas nebūs. Bet paskatāmies, attaisam vaļā. Protams, vislabāk būtu, ja viņu iedarbinātu, pastītos, jā, strādā, pastamies lietošanas instrukcija ir, jo tā mums noderēs pēc tam. Nu, šeit ir galvenie uzdevumi, tātad par ko būtu jādomā. Šis ir vairāk iekopēts tam, ja nu kāds pēc tam izdomās un paņems, viņš pārrakstīs no šīm te lietām, mēs tūlīt pat ņemsim un viņām iziesim cauri. Tātad mums ir instruments, tātad skatāmies, vai mums ir darba aizsardzības instrukcijā nevajag izlabojumi, tad nesajaucam lietošanas instrukciju un darba aizsardzības instrukciju. Tātad darba aizsardzībās instrukcijā no lietošanas instrukcijas mēs tātad veicam uzlabojumus. Ja mums līdz šim nekad tāds instruments nav bijis, tāda visdrīzāk, es teiktu 99,9% mums būs vai nu jāizstrādā jauna instrukcija, vai nu jāpapildina, teiksim, būvniekam instrukcija, ja, lai nebūtu speciāli jauni jāizstrādā par to, kā ar tām instrukcijām darboties, kā veidot saimniecību. Esmu veidojis video, tā kā tur to variantu ir dažādi, bet jo drošība šeit ir, šeit būs visdrīzāk kaut kas saistīts ar brillēm, kaut kas ar respiratoru, tā kā savu veidu specifika ir, jo darbs ir pietiekoši, tur nāk ārā, lido šis un tas, sevišķi putekļi, jā, un tā. Tas, protams, ietekmēs arī risku novērtējumu, jo mums, ja parādās jauns aprīkojums, tad mums ir jāiekļauj risku novērtējumā. Iespējams, ka mums ir jāveic trokšņa mērījumi, iespējams, vibrācijas mērījumi, ko es šeit varbūt par mērījumiem tā globāli neesmu iekopējis, bet tas ir saistīts vairāk ar risku novērtēšanu. Par veselības pārbaudēm, tur ir jāskatās, ja, protams, līdz šim cilvēki neko tādu nav darījuši, strādājuši, teiksim, viņiem nav bijis liels troksnis, jā, tad, teiksim, ar šiem aparātiem, jo viņiem troksnis ir pietiekoši liels, līdz ar to, iespējams, strādājot tikai stundu dienā, būs jāiet šī te obligātā veselības pārbaude gan par troksni, gan par rokas vibrāciju, jā, iespējams, par putekļiem, jā, tā kā tas varētu ietekmēt, bet tas ir jāskatās konkrēti speciālistam pie risku novērtēšanas, jāskatās, cik daudz ar to instrumentu strādā un jāveic attiecīgi mērījumi. Vakcinācija īsti šis te neietekmēs, individuālajā aizsardzības līdzekļi viennozīmīgi, mēs jau tā kā pieskarāmies, tas būs ar brillēm, ar respiratoriem, iespējams, ja ir troksnis, tad tās būs arī austiņas, varbūt tās labi darba aizsardzības speciālisti un darba devēji dos arī pretvibrācijas cimdus, tā kā, un apģērbs viennozīmīgi, apģērbs, cepure, lai šie putekļi nesakrātos vai maksimāli paliktu ārpus ķermeņa, ja mēs tā drīkstam izteikt. Speciāla apmācība šajā gadījumā tas neprasīs. Tātad mums ir jādomā par darba aprīkojumu pārbaudēm, attiecīgi protokoliem, kā viņas taisa elektroinstrumentiem. Tātad skatāmies speciālu video, atrodam par darba aizsardzības aprīkojumu pārbaudēm. Tur ir arī protokoli, tā kā par to var pastīties.
ķīmiju varētu un nevarētu. Iespējams, ka tur ir iekšā kaut kādos aprīkojumos turēļas speciālas vai kaut kādas emulsijas, kuras tiek padotas, lai, teiksim, samazinātu putekļus. Ja? Nu, tur ir varianti, līdz ar to tas ietekmēs arī šo te ķīmisko vielu. Mums tātad vajadzēs arī saprast, kādu vielu mums ir precīzi jāizmanto. Varbūt tas līdz arī kaut kādas prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, bet obligāti pie iegādes tad mums jāprasa ir drošības datu lapa, lai mēs saprotam, kas tajā ķīmijā ir tur tāds slikts, pret ko mums būtu jācīnās. Elektrodrošība obligāti ārpus telpām, tad atceramies biroja telpā, kā lielāko daļu instrumenti tā tad ir paredzēti iekštelpām, un, protams, ne putekļainām telpām, protams, ja palasīsiet, tur nav pat rakstīts, ka ne putekļainos apstākļos, ja, bet, nu, tas ir smieklīgi, ja tu ņem rievu griezēju, kas faktiski pēc būtības būs putekļains darbs, ja, un tur rakstīts neizmantot putekļainos apstākļos, bet principā tā tad atceramies ir atšķirība lielākoties IP20 21. klase tātad iekštelpām tikai un vienīgi, tālāk ir 43., 44., 45. Nu nezinu, vienalga, ja tad apmēram tie būs darbam ārpus telpām un, protams, putekļainās telpās, ja mums ir vajadzīgs, mēs, teiksim, veicam elektrosistēmas izbūvi kaut kur, kur ir sprādzienu bīstamas telpas, tur būs, pirms mēs sāksim kaut ko tādu darīt, tad mums ir jādomā par vēdināšanu un vēl bla, bla, bla. Tur tas man pat bail šobrīd tā iedomāties, jo tur ir tik daudz papildus prasības, lai nedod Dievs strādājot, trāpot ar šo te griezēju kaut kur pa metāla daļām, neuzšķiļās dzirkstele un kaut kas viss tāds nenotiek. Ja tā kā to ņemam vērā, attiecīgi, ja mums ir ugunsbīstami darbi, un ne tikai speciāli bīstami darbi, sprādzienu bīstami darbi, šajā gadījumā es teicu, ka nē, bet es tā kā nokomentēju, kurā brīdī par šo būtu stipri jādomā. Ja tas ir ikdienā, tad, protams, tas ir atkal darba aizsardzības jautājums, risku novērtējuma jautājums un tā. Tā kā tās ir tās galvenās lietas, par ko ir jādomā, kur ir jāveic izmaiņas. Nu, kaut kā tā, lai mums forša dzīve, drošā darbā un lai mums instrumentu iegāde būtu droša un mēs zinātu, kas tad pēc tam, kad mēs to iegādājamies, būtu vēl arī jāizdara no darba aizsardzības viedokļa.